Sveiks! Sveiki! Vai es varu lūgt iepazīstināt ar sevi? Jā, mani sauc Sandrs Laganovskis. Beļģijā es nodzīvoju 7 gadus, pārsvarā Briselē, un tur es nodarbojos ar jurisprudenci. Šeit priekš video semināra esam te uzaicinājuši, lai uzdot jautājumus par Beļģiem, par Beļģiju, par Beļģu kultūru. Vai varam sākt ar to, ka pastāst, kādās daļās iedala Beļģiju un kādas valodas šajā valstī tiek lietotas? Beļģiju pēc būtības var iedalīt vienos 3 lielos reģionos, kas ir Valonija, kas runā franču valodā, tad ir flāmu sadaļa, kas runā flāmu valodā, un trešais ir lielākais ir Briseles reģions, kas, lai gan vēsturiski ir flāmu, bet pārsvarā tur tomēr dominē franču valoda. Un šie arī ir tie 3 galvenie reģioni, un visas 3 valodas arī Beļģijā tiek lietotas. Un, protams, atkarībā no tā, kurā rajonā jūs būsiet, tad vairāk arī tiks izmantot. Šeit arī uzreiz var piemetināt, ka, piemēram, ja jūs nokļūsiet franciski runājošā reģionā, tad diez vai kāds jums atbildēs flāmu valodā. Savukārt pie flāmiem viņi daudz vairāk ir apgūši arī citas valodas, un bieži vien flāmi pārvalda gan angļu valodu, gan franču valodu, gan arī vācu valodu. Vai arī cilvēks pēc mentalitātes un pēc kultūras, pēc izturēšanās veida var iedalīt šajos 3 reģionos, teikt, ka tur ir 3 dažādas mentalitātes, 3 dažādi tipi cilvēki? Pēc būtības jā, tas jau gan vēsture, gan šī valoda, gan arī tā kultūra, ko tā sevī nes, zināmā mērā ietekmē to, kādi ir cilvēku paradumi, viņu izturēšanās un kā viņi attiecās pret dzīvi un lietām. Bet kas būtu kāds kopīgas īpašības šiem cilvēkiem, kas dzīvo Beļģiem, ja mums būtu jānoraksturo, kāds ir Beļģis? Kā jau minēju, ņemot vērā, ka šīs ir 3 sadaļas ar 3 dažādām valodām un zināmu vēsturisko izcelsmi, tad arī ir ļoti grūti raksturot šo vienu tipu un izcelt. Jo šeit ir jāsaprot, ka vāciski runājošie viņi dzīvo netālu no Vācijas reģiona un vēsturiski ir no Vācijas teritorijas pārkļuvuši Beļģijā. Tas pats arī ir franciski runājošiem flāmiem, tā ka ir ļoti grūti definēt vienotu Beļģi. Šeit arī, protams, jāņem, kā jebkurā valstī ir, vai viņš dzīvo lielpilsētā vai vairāk lauku reģionos. Beļģijā pavisam ir vairāk kā 10 miljoni iedzīvotāji, un lielākā pilsēta, protams, ir galvaspilsēta Brisele, kur dzīvo vairāk kā 1 miljons iedzīvotāju. Šeit gan uzreiz jāsaka, ka Brisele ļoti atšķirās no pārējās Beļģijas, jo šeit arī ļoti daudz starptautisko institūciju. Beļģija arī bija gan NATO, gan Eiropas Savienības dibinātāja valsts, kā rezultātā arī pašā Briselē jūs sastapsiet ļoti daudz tīri starptautiskas sabiedrības, kas tur ir, kad strādā gan vēstniecībās, pārstāvniecībās, starptautiskās organizācijās. Francija ir valsts, kur uzskata, ka viņi ražo pašas labākās lietas, pašu labāko vīnu, gana ciešamas mašīnas un nav īpaši atsaucīgi pret citautiešiem. Kā ir ar Beļģiju? Kā Beļģija skatās uz citās valstīs ražotu produkciju? Šeit uzreiz jāmin, ka Beļģi arī paši pietiekami daudz ražo. Viņiem ir ļoti attīstīta ekonomika un ar samērā lielu pievienoto vērtību. Pēc būtības arī tā kā viņi atrodas Eiropas vidū un ir ļoti gan attīstīta samērā transporta nozare un viegli nokļūt gan no Beļģijas citur, gan citiem no Beļģijas. Līdz ar to arī šie produkti ir ļoti dažādi. Ļoti daudz nāk no tās pašas Nīderlandes, Francijas, tā ka pēc būtības viņi ir samērā, varētu teikt, atvērti. Latvijas vārds Beļģijā ir zināms? Latvijas vēstniecība un tie latvieši, kas tur dzīvo, dara daudz, lai tomēr viņu padarītu zināmāku, bet lielākajai tiesai, ja jūs runāsiet ar vienkāršo Beļģi, tad viņam Latvija neko daudz neizteiks. Tas būs labākajā gadījumā viena no Baltijas valstīm. Labi. Un ja mēs runājam par Baltijas valstīm, kas mums laikam gribētos teikt ir Ziemeļa Eiropā, bet tomēr lielākoties tiek asociēta ar Austrumeiropu, kāds ir Beļģijā viedoklis par Austrumeiropiešiem un Austrumeiropā ražotām precēm? Kā vienmēr, zināmi stereotipi valda arī šajā ziņā, bet es domāju, ka ar gadu un gadu Beļģija kļūst atvērtāka citu valstu produkcijā, un viņi arī ir zināmā mērā par šiem 10 gadiem, ko mēs esam Eiropas Savienībā pieraduši pie tā, arī gan šīs produkcijas, gan cilvēkiem, kas strādā Beļģijā, tā ka šī situācijas šajā jomā uzlabojas. Nav noslēpums, ka francūži ir gatavi sadarboties ar latviešiem vai austrumeiropiešiem tā iemesla dēļ, ka vienkārši šo produktu var nopirkt par lētāku cenu. Kas ir tās lietas, kas svarīgas Beļģim iegādājoties produktu, tajā skaitā māju?
Es domāju, ka arī šeit cena spēlē ļoti nozīmīgu faktoru, jo Beļģijā jebkas, kam cilvēks ir pielicis savas rokas, proti amatnieks, vai tas jūs dosieties pie friziera vai amatnieka, vai kur būs iesaistīts cilvēka darbs, tas uzreiz izmaksās samērā lielu izmaksu sadaļu sastādīs tieši darbs. Līdz ar to, ja var dabūt, kā saka, lētāk, un tas ir tāda paša kvalitātes, viņi labprāt to izmantos. Un to bieži var novērot arī, teiksim, no manas pieredzes pašā Briselē celtniecības jomā, ka pietiekami daudz arī bija dažādi, piemēram, koka logi vai šāda veida preces, kur ir iesaistīts daudz cilvēka darbs, kur ir būtiski kvalitāte un ko var iegūt Latvijā lētāk nekā tas ir pašā Beļģijā. Cik svarīga Beļģiem ir kvalitāte? Cik viņi ir sīkumaini, punktuāli, piekasīgi pie kaut kādām detaļām? Šeit ir, varētu teikt, apgrieztais spogulis. Ja tas attiecās uz to, ko viņiem piegādā, viņi ir ļoti skrupulozi un cenšas iegūt labāko kvalitāti. Savukārt, tad, kad viņi paši piegādā, tas varbūt nevienmēr spēlē galveno lomu. Šeit arī jāmin no manas varbūt pašas vairāk no saimnieciskām lietām, kas ir saistīti ar, piemēram, izīrējot dzīvokli vai arī iegādājoties kādu pakalpojumu, tad Beļģija ir ļoti labi un efektīvi līdz brīdim, kad līgums ir noslēgts. Savukārt viņa izpildē var tik pieļautas dažādas atkāpes un to pēkšņi var ietekmēt ļoti daudz un dažādi faktori, kas varbūt sākotnēji netika iezīmēti vai uz tiem netika vērsta uzmanība. Cik liela nozīme Beļģijā ir līgumiem un kādi tie gari, īsi, skrupulozi, virspusēji? Beļģiem šie līgumi parasti ir pietiekami detalizēti izstrādāti. Viņiem arī ir, ņemot vērā, arī samērā detalizēta likumdošana daudzās jomās, kā rezultātā tiek veikta atsauce un piekopēta arī līgumam klāt šī atsauce uz likumiem un sīkākiem noteikumiem. Un šeit viennozīmīgi jāņem vērā, ka, ja tas notiek, piemēram, franciski runājošajā sadaļā vai nu tajā pašā Briselē vai Valonijā, tad šie līgumi būs tikai franču valodā. Tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmējiem ir jāatrod kāds, kurš varēs viņam palīdzēt šajā procesā, lai vismaz saprastu, kas tur ir rakstīts un faktiski arī iedziļinātos saistībā ar to, kas ir minēts šīs atsauces uz likumiem. Jo Beļģi, viņi it kā īsumā slēdzot līgumu, protams, izstāstīs, ka tur nav nekas nopietns, tas ir tikai vispārīgi punkti un atrunāti noteikumi, kam ir jāsako, taču vēlāk, kad šis līgums tiks izpildīts, viņi ļoti skrupulozi vadīsies tieši pēc tā. Un nekas lielākā daļa no tā, ko jūs būsiet runājuši, varbūt neformāli, uz to atsaukties vairāk nevarēs. Tā ka līgumam viennozīmīgi ir nozīme, un arī viņu tiesu sistēma to ņems tikai vērā. Kāda ir tiesu sistēma Beļģijā? Dārga, gara, efektīva? Katra valsts jau uzskata, ka viņu tiesu sistēma zināmā mērā ir unikāla, un līdz ar to arī ir pakārtot tam, ka faktiski viņai Beļģiem varbūt viņiem šis ātrums nav tik liels, bet viņi cenšas un viņi visu laiku uzlaboties. Tas gan ir jāatzīst, ka šī uzlabojuma ir redzama, bet viņi varbūt nebūs no pašām ātrākajām. Beļģi ir uzticami sadarbības partneri? Kā jebkurai nācijai tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā individa, un jums var gadīties viens iepūs ābols, kas var sabojāt kopējo priekšstatu, bet visā visumā, ja jūs esat vienojušies un to iekļaujuši līgumā, tad viņi pildīs. Es esmu neredz saskāries, ka Francijā klients paraksta dāmi vai paraksta līgumu, lai gan patiesībā viņš nav nemaz līdz galam to izlasījis, vai nav nemaz uzdevis jautājumus, kas viņam nav bijuši skaidri. Un pēc tam, nonākot kaut kādā situācijā, viņš negrib dzirdēt par atsauci uz līgumu, viņš to uzskata par vienkāršu formālu procedūru. Latviešu uzņēmējs var paļauties to, ka klients izlasīs līgumu un patiešām uzliekot savu parakstu, sapratīs, ko viņš paraksta. Mana līdzinājā pieredze liecina, ka tad, ja jūs slēdzat patiešām līgumu, ņemot vērā, ka viņš ticamāk būs viņu valodā, tas nozīmē vai franču vai flāmu, viņš būs iepazinies ar to, ko tas sevi ietver un pievērsīs tam uzmanību un centīsies to ievērot. Protams, ir taisnība arī tas, ka viņi cenšas prasīt pēc iespējas vairāk un to, lai tas apmierinātu viņus. Jo parasti viņi ir tā kā maksātāja lomā, kas arī uzskata, ka viņš var prasīt vairāk, bet bieži vien tas, kas nav noteikts. Bet šajā gadījumā ļoti būtiski atsaukties uz līgumu kā tādu, bet kā vienmēr jāņem vērā ir labas attiecības un tas, ko jūs vēlāk, kā jūs vēlaties tālāk būvēt savu uzņēmējdarbību Beļģijā. Kāds ir darba stils Beļģiem? Ātruma ziņā vai izpildījuma ziņā, pieklājības ziņā?
Šeit atkal jāmin, ka tas ir ļoti dažādi, bet šeit var, piemēram, minēt no pakalpojumu sfēras, ka viņi noteikti nav paši ātrākie pakalpojumu sniedzēji. Var minēt kaut vai to pašu internetu ievilkšanu, kas var prasīt jums no 2 nedēļām līdz pat mēnesim, un viņi nebūtu nejutīsies spiesti darīt to varbūt ātrāk un efektīvāk, pat ja jūs to prasīsiet. Vienkārši rindas kārtība šobrīd ir tāda, jūs rindā esat, pieņemsim, 120. klients, un viņi jūs arī apkalpo šajā 120 klientu garuma ziņā. Tā kā šeit ir jāņem vērā, ka pakalpojumu jomā varbūt tie nebūs paši ātrākie. Kāds ir internetu pārklājums Beļģijā? Beļģijā internetu pārklājums samērā labs, ir pieejami arī vairāki alternatīvi pakalpojumu sniedzēji. Parasti katrā rajonā tie vismaz ir 1, 2, 3, un faktiski jūs varat atrast to, kādu jūs vēlaties. Vienīgais, ko es varu teikt, patiešām šis laiks, kas var spēlēt lomu, jo viņi to faktiski izpildīs rindas kārtībā, un nekāda jūsu apelēšana pie tā, ka man būtu nepieciešams nākamā nedēļa pirmdienā, nepalīdzēs pātrināt viņa domas, ka tas tā patiešām ir jāizdara. Savukārt paši nebaidīsies izmantot iespēju palūgt ātrāk vai palūgt citādākā krāsā? Protams. Viņi ir pieraduši, tomēr Beļģija nācija, kam jau pietiekami daudzus gadus ir uzkrāts sabiedrībai samērā liels kapitāls, un viņi ir pieraduši, ka viņi zināmā mērā var diktēt noteikumus tad, kad viņi ir šī pakalpojuma pircēja lomā. Kā biznesā Beļģi attiecās pret e-pastiem, pret telefonu sarunām, pret tikšanos birojā, pret tikšanos pie alus kausa, pie vīna? Kas ir tas veids, kā vajadzētu komunicēt ar partneri vai potenciālo partneri? Uzreiz man jāmin no manas personīgās pieredzes, ka Beļģi nav paši atsaucīgākie cilvēki, un nodibināt ar viņiem uzreiz ļoti draudzīgu kontaktu nav tik viegli. Tajā pašā laikā tikšanās patiešām ir ļoti dažādas. Viņas var notikt uz vietas, var notikt birojā, un tas tajā ziņā viņi nav varbūt tik cimperlīgi vai dažādi piemērojuši. Tā ka tā komunika, bet šeit patiešām arī būs jāskatās konkrētais jūsu sadarbības partneris, vai tas ir jau cilvēks gados vai jau, kā saka, pietiekami lielu materiālo bagāžu un kāds ir viņa attieksme. Jo es sastapu cilvēkus, kas ir ļoti materiāli situēti, bet ļoti vienkārši, kas ir gatavi nākt runāt, tiešām, kā tika minēts, vai nu parkā uz soliņa, vai turpat kafejnīcā pie kafijas tases, un atkal citus, kas ir ļoti tikai pie mums nāciet, tad arī runāsim, un arī varbūt šis nospraustais laiks, kad ir paredzēta tikšanās, netika ievērots tik skrupulozi, tā ka tas arī ir ļoti dažādi. Beļģi ir ceļotāji. Jā, tas jau zināmā mērā tiek definēts no tās vietas, kur Eiropā viņi atrodas. Principā jūs gan arī stundas attālumā esat gan no Francijas, Vācijas, Nīderlandes. Līdz ar to viņi ļoti bieži paši mīl braukt gan ar automašīnu, gan arī to var novērot, kad ir skolnieku brīvdienas vai atvaļinājuma sezona, ka Briseles lidosta būs pārpildīta un lielākā daļa no viņiem dosies uz kādu dienvidu valsti vai kaut kur citur atpūsties. Kādas Beļģiem ir attiecības ar savām kaimiņu valstīm? Ļoti pozitīvs, ņemot vērā vispār šo Benelux apvienību, kas ir Beļģija, Nīderlande un Luksemburga, tad viņiem jau tā ir ļoti cieša un integrēta sadarbība daudzās jomās, kur pat, piemēram, viens birojs to veids visām 3 valstīm kopā, kur pat šie nacionālie varbūt to nedara tik daudz. Tā ka šī sadarbība ir ļoti pozitīva. Ar francūžiem jāmin, ka arī attiecības ir labas, bet šeit arī daudz francūžu nodokļu dēļ, piemēram, izmanto Beļģiju kā mītnes valsti, kur viņi iegādājas arī nekustamo īpašumu, lai varētu oficiāli maksāt nodokļus Beļģijā, kas ir zemāki nekā Francijā. Tā ka šis vienu brīdi bija zināms saspringums šo valstu starpā, bet visā visumā tās ir draudzīgas un pozitīvas attiecības. Ir kaut kādas tēmas bez alus, kas Beļģim ir tuvas un par kurām vajadzētu parunāt tikšanās laikā, jo tad viņš saprastu, ka varbūt mēs nesēžam tikai tāpēc, lai kaut ko pārdot vai noslēgt darījumu, bet tomēr šeit ir arī kaut kādas personiskas attiecības. Viennozīmīgi Beļģiem patīk futbols. Viņiem ļoti patīk futbols, viņiem ir vairākas komandas, kas arī spēlē Čempionu līgā, varbūt ne tik sekmīgi, kā viņiem pašiem gribētos, bet tas ir viens. Otrs noteikti ir virtuve. Viņiem ļoti patīk labi ēst. Ir ļoti daudz labu restorānu Beļģijā, kam arī tiek pievērsts uzmanība, un šīs arī ir Michelin zvaigznēm godalgoti restorāni. Un zināmā mērā arī māksla. Viņi ir izmitināti ar mākslu, un tas ir pietiekami daudz šī kulturālā dzīve.
vai ir kaut kādas apvienības, organizācijas, grupas ar latviešiem, kas varbūt varētu palīdzēt Latvijas uzņēmējiem Beļģijā? Vai ir tādi cilvēki, pie kā vērsties, kuri varbūt pat tieši šādi iemesli dēļ atrodas Beļģijā? Beļģijā ļoti aktīva ir latviešu biedrība, ņemot vērā šo latviešu skaitu, kas strādā starptautiskajās institūcijās vai vienkārši darba meklējumos ir nonākuši tur. Tā ka ir gan pieejama mājaslapa, kur ir visdažādākie sludinājumi, palīdzība. Ir arī aktīva vēstniecība, kas cenšas veicināt šos kontaktus ar uzņēmējiem un darbojas, un noteikti var vērsties arī tur. Bet es domāju, ka Beļģija ir pozitīva tajā, ka latviešu diaspora tur ir pietiekami liela. Tas nozīmē, ka jūs atradīsiet pietiekami daudz cilvēku, kas labi runā franču valodā, kas zina vietējo situāciju un var jums palīdzēt, bet varbūt šobrīd, teiksim, strādā kādu, vai tur mācās vai strādā, un kas var iesaistīties, ja ir nepieciešams konkrēti uzdevumu veikšanai no jūsu puses. Tā ka šī lielā diaspora var noteikti palīdzēt. Ir kāda lieta, kas tev pašam nepatīk Beļģijā, kas tev bija liels pārsteigums un varbūt to 7 gadu laikā tu tā arī ar to nespēji sadzīvot? Beļģijā noteikti jāpiemina, ka laiks nav no tiem labākajiem. Pārsvarā viņš ir visnotaļ pelēks un lietains, kas varbūt man vienmēr pietrūka Latvijas tomēr visnotaļ izteikto 4 sezonu, kur ir gan vasara, pavasara, ziema ar sniegu. Beļģijā sniegu jūs nesagaidīsiet, vai varbūt tas būs kādu 1 vai 2 dienas. Kā rezultātā arī ziemas riepsiņi neiegādājās un visu gadu var iztikt ar vasaras vienu. Tas viens varbūt ir gada laiks, un otrs ir dažreiz patiešām pakalpojumu sfērā, ka viņi nesteidzas ar to, ko viņiem vajadzētu varbūt darīt mazliet ātrāk, ja tas ir nepieciešams. Un pat, kas man pārsteidz, pat tad, ja tu esi gatavs maksāt vairāk, vai, kā saka, lai par to, lai šis pakalpojums tev tiktu sniegts, tad viņi nejūtās spiesti to tā arī darīt. Varbūt tev zināms kāds veiksmes stāsts uzņēmuma līmenī, reģiona līmenī, cilvēka latviešu līmenī Francijā, kas varētu motivēt vai dot tādu labu dzenuli citiem sasniegt vēlamos rezultātus Beļģijā? Es domāju, ka noteikti viņi ir, bet es varbūt neesmu par viņiem tik daudz dzirdējis. Šeit arī jāmin, ka vienu brīdi bija Rīgas pārstāvniecība arī Beļģijā, kas attīstīja tieši pilsētu sadarbību un centās veicināt to, bet varbūt konkrēti uzņēmumu šoreiz nenosaukšu. Labi, tad cerēsim, ka šī saruna ir rosinājusi vēlmi citiem Latvijas uzņēmumiem uzsākt savu darbību Beļģijas tirgu un gūt šādus te panākumus, par kuriem visa Latvija uzzinātu tuvākajā laikā. Noteikti, un patiešām veiksmi, un tur ir daudz iespēju, kas ir jāizmanto un ko arī nepieciešams darīt. Paldies! Paldies.